Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Dienā es taisīju video īso dienas klājumiņu tā kā. Un bija tā kā brīdinājums, pat neparasti. Parasti citu informāciju man kārtis dod, vai ne? Bet šoreiz mums tā kā brīdina par to, kad ir ienākusi mājās cita enerģija. Un gribēju pastāstīt jums, kā tas izpaužās, kad cita enerģija. Man vienkārši, mēs ar dēlu, kad dzīvojāmies, te man dēls. Labdien! Lūk, un viņš uzvedās netipiski, un man radās tāds kā neliels aizkaitinājums par to, kad viņš uzvedās nedabiski. Tas nav raksturīgi viņam. Lūk. Un tad es uzreiz sapratu, klājums bija, brīdinājums. Taču, lūk, un mani tas uzvedināja pagarināt video. Un tad pastāstīs kārtis, kas tā ir par situāciju, ko mums gribēja pabrīdināt. Nu, lūk, un te ir tas melnais kaķis, kā notiek, redz, kad cilvēki pat pa gabalu var ienest otra mājās ar sliktām domām, sliktu enerģiju. Kā es vienmēr esmu bērniem teikusi, domājiet, ko runājat. Lūk, agrāk es to nemācēju izskaidrot, kāpēc tā, bet es vienkārši zināju, ka tā ir jādara, jādomā, ko runā. Bet tagad es izjūtu to, tāpēc es ar jums pat dalos šajā informācijā, ka tā mēdz būt neizskaidrojamas lietas, liekas, ka bez iemesla mēs sākam strīdēties. Bet tādēļ, kad kāds par mums slikti domā. Un tad, kad mēs atklājam, kurš tas ir, tad momentā tas bumerangs aiziet cilvēkam atpakaļ. Un tad tam cilvēkam šķiet, kad mēs esam tie ļaunie, kas tos bumerangus viņam dod, vai ne, sūta, bet patiesībā nē. Tie ir viņa paša bumerangi, tādēļ, kad viņam nav tīras domas tam cilvēkam par mums. To es gribēju padalīties. Un tagad lasīšu informāciju, ko mums stāstīs. Nu, lūk, te cilvēks, ir nelabvēlis zem maskas, paslēpies, viņš nesaka taisnību, bet viņš baidās. Viņš baidās par savu stabilitāti. Jā, man informāciju. Tad, kad es degunu kasu, ļoti bieži jūs video noteikti redzat, tad arī kāds grib traucēt, lai es to informāciju jums nestāstītu. Un viņš vēro, jo tas cilvēks, viņš nav sapratis to, kad ne jau mēs viņam kaitējam. Viņš pats ar tām domām un savām rīcībām kaitē, bet viņš domā, ka jūs esiet sāncense. Viņam pašam ir atkarības, ir savas ģimene atkarības, viņa sava rīcības atkarības. Tāpēc viņš uzvedās. Viņam nav tās sapratnes un uzvedās kā sāncensis, rada tos strīdus. Te parādās vīrietis. Tas ir vīrietis, kurš tā uzvedās. Manuprāt, arī, varbūt, kad nebija video teikts, bet, lūk, viltību. Viņš vienmēr ir viltīgs, viņš meklē sev labumu. Lūk. Tāda viņam ir izvēle. Viņš tādu savu izvēli ir izdarījis, ko tālāk mums stāstīs. Tas ir sakarā par naudu.
Viņam ir lielākā problēma par naudas lietām. Viņam lielākā problēma strīdi mājās ir par naudas lietām. Tur viņš negrib būt patiess. Viņš māna ģimeni, tad nestāstā. Jā, dusmojas, sliktas domas domā un runā nelabus vārdus. Runā, jā. Un tas uz sievieti jums raida. Tādēļ, kad jums ir savas gudrības, sava pieredze lielā, lūk, jūs jau citus mācat noteikti, jā, un viņam pārmaiņas neienāk dzīvē, jo viņš meklē kādu vainīgo no malas. Lūk, bet te ir informācija par to, ka tādā veidā tā ir tā maģiska ietekme no citiem. Mums nav no tā jābaidās, mums vienkārši, manuprāt, bija īsajā video teikts, kas mums ir jādara, ja mēs jūtam, ka tā notiek, kas sliktas enerģijas, kad bez iemesla mēs varam sastrīdēties, tad vienkārši nomazgājam. Kaut vai rokas ar sāli, seju ar sāli, arī pat ar sāli var nomazgāties. Dušā nomazgājieties un ar tīrām domām, pozitīvām domām. Sveci izdedziniet ar domu, ka neviens nevar jūs skart. Jūs to neļaujat. Lūk. Un varbūt, kad jūs pat zinat, kurš var par jums slikti domāt. Un ja jūs trāpīsiet to cilvēku, kad nosauksiet, jums miers paliks. Jūs sapratīsiet to, ka tas ir tas cilvēks. Lūk. Tas ir kaut kas saistīts ar pagātni. Skatīsimies informāciju, te ir domāts par ģimenes vai tieši ar viņu saistīta pagātni. Skatīšos tālāk informāciju. Un tas ir kā Pandora lāde. Vai es varētu teikt, ka te ir, viņš dzīvo dzimtas scenāriju, tāpēc ir tas konflikts, kas traucē. Varbūt viņš jūsu padomos neieklausās, ja jūs esiet devusi labus padomus, bet padomi jādod tad, kad viņus prasa. Tas ar mums jāatcerās, vai ne? Lūk, jā, un ir vajadzīga aizsardzība. Arī talismani. Tas ir atkarībā, ar ko jūs strādājat, ar ko jūs saskaraties. Citi saskarās ar tādām maģiskām lietām, viņi strādā ar runām, kā aizsardzību. Citi jā, vienkārši, kad attīrās, nomazgājas. Tas ir katram savi paņēmieni. Citi vispār netic, bet parasti tiem tad dzimtā arī tie cilvēki nav saskārušies ar tādām lietām, kad viņiem ir dzīvē citi uzdevumi pat. Bet es domāju, atradīs šo informāciju, kuriem vajadzēs cilvēkiem. Man tā šķiet, jā. Un te sieviete, noteikti vīrietis un sieviete. Sievietei vajag aizsardzību no vīrieša, no karmas, lai neizveidotos slikta karma. Vajadzīga sievietei aizsardzība. Iespējams
meitai. Ja ir runa, ja jums ir bērni, ir no vīrieša, ja sliktas attiecības ir ģimenē, tad ir vajadzīga aizsardzība. Un, ja viņa ir šādās aizvainotās sajūtās, tas vēl vairāk ietekmē to negatīvo enerģiju. Ir, jā, viņa jūtas ieslodzījumā. Ir jāatrod savs spēks, lai no tā varētu iziet ārā. Lai aizietu no tādas negatīvisma, no tiem sliktiem vārdiem, jā, kas šausta sirsniņu. Konflikti. Ir jāmeklē informācija, lai no tādām sajūtām izietu. Ir apzināti jāmeklē zināšanas, lai sevi paceltu, lai justos pašpārliecināti savā spēkā un aizietu no tā, kas ir konfliktā ar mums. Ja kādam nepatīkam, mēs šķiramies. Bet piespiest mūs dzīvot pēc kāda gribas, nedrīkst. Jo neviens nebūs laimīgs, ne arī tas, kas piespiež, ne arī kuru piespiež. Neviens nebūs laimīgs, jā. Izveidos kā voltu nepatiesu cilvēku. Sanāks nepatiesas cilvēks un nebūs neviens laimīgs. Ne tas, kurš piespiež, ne arī to, kuru piespiež. Un te ir jāsauc palīgā eņģeļi. Jā, citi strādā ar eņģeļiem. Lūdz, lai eņģeļi palīdz, citi iet uz baznīcu, bet nav jāiet obligāti uz baznīcu, var mājās lūgt. Un kas meklē, tas atrod vajadzīgos vārdus, kas stiprina mūsu garu un palīdz aiziet no tām atslēgām, kur ir palīdz atrast tās atslēgas, lai atslēgtu to dzīves uzdevumu, kas ir jāatrisina, to likteni jāpadara vieglāku. Jā, tad, kad redziet, es kā runāju, sāls palīdz ļoti daudzos gadījumos, arī dažādās slimībās. Lūk, un arī pret negatīvām ietekmēm palīdz. Māju var attīrīt ar sāli, lai no sliktas enerģijas attīrītu. Ar sāli var stūrīšos. Pirmām kārtām iztīra un tur, kur var ienākt, vai ne, kaut kur paslēpt. Sāls uzņem negatīvo enerģiju. Un pēc tam to maisiņu, kur mēs būsim iebēruši vai kādā trauciņā, varēs izbērt. Tur, kur paši nesaskaramies. Lūk, nedrīkst tādās sliktās emocijās būt, vientuļās vai sevis vainošanā kaut kādā veidā. Tas arī pazemina vibrācijas. Mums ir svarīgi ar lūkšanu, ar pateicību, ar pozitīvismu, ar cerībām, ar ticību. Mēs varam sev palīdzēt, iziet no negatīvām situācijām, no negatīviem cilvēkiem. Tā, kārtiņas brīdiņa un izstāsta par šādu situāciju. Arī no ļaunām acīm jāizvairās. Lai neatkārtotos nepatikšanas.
ir jāizvērtē, ar kādiem jātīra nepatiesi cilvēki, ar kādiem cilvēkiem mēs satiekamies. Tas ir ļoti no svara. Tāds. Un nedrīkst nedarīt neko, jo tad tā problēma ievilksies un nevarēs saprast, no kuras puses sākt risināt un iziet no šīs situācijas, ir jādziedina. Un tādēļ ir ļoti svarīgi skatīties mums pašiem savas sajūtas. Ir jākopj, jādziedina, ja slikti jūtamies. Jādara viss iespējamais, lai paliktu priekā, pozitīvā, apmierinājumā. Lūk, šodien es beigšu līdz citai reizei. Padalieties ar savām situācijām. Paldies, atā. Ādels man arī saka atā, ja? Atā.